Sveiki! Līdz vakardienai jums varēja būt kaut naiva un labticīga, bet tomēr ticība un cerība tam, ka aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un materiālā nodrošinājuma kantoris ar daudznozīmīgo saīsinājumu VAMOITS ikvienu aizsardzības budžeta eiro, kas tiek izņemts no nodokļu maksātāja kabatas un atņemts citām netik svarīgām nozarēm kā izglītība, medicīna, kultūra, ceļi un tā tālāk, ka ik viens šis te nodokļu maksātāja eiro tiek izmantots prātīgi, atbildīgi, taupīgi un galvenais ar stingru pārliecinošu domu par Latvijas valsts drošību un aizsardzību. Respektīvi, ka katrs eiro tiek iztērēts kādam jaunam stobram, jaunai mīnai, jaunai lodei un tā tālāk. Vakar šī ilūzija ir beigusies. Tieši tik vienkārši. Un par to mēs varam teikt paldies valsts kontrolei, kura ir izlauzusies cauri valsts noslēpumu statusiem, zem kuriem Latvijas valstī vienotības vēža valdīšanas laikā tiek paslēptas grandiozas afēras un izlaupīšanas, un saņēmusi precīzus līdz centam skaitļus par vienu konkrētu aizsardzības budžeta prastu, primitīvu un nekaunīgu izlaupīšanas gadījumu. Runa ir par to dīvaino bruņoto verķi, kas ir uzstādīts pie Ādažu militārās bāzes un saucas smalkā valodā militarizētās tēlniecības kompozīcija. Kaut patiesībā būtu pelnījis saukties par pieminekli Latvijas valsts visnekaunīgākajai, viszemiskākajai, vispretvalstiskākajai izlaupīšanai, izzakšanai, pilnīgi noteikti tās ienaidnieku interesēs. Un tātad valsts kontrole ir devusi precīzus skaitļus par to, cik īsti šis te piemineklis korupcijai ir izmaksājis. Šie skaitļi ļoti precīzi demonstrē to, kā tiek zem valsts noslēpuma statusa paslēpti, iztērēti arī miljoni, desmiti un simti miljonu Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļu, kas it kā paredzēti valsts aizsardzībai. Un tātad pats verķis, kas tur ir uzstādīts uz postamenta, ir izmaksājis, tagad turieties uzmanīgi, pie kaut kā stabila 796 eiro. Viņš ir bijis vecs, nekam nederīgs, 796 eiro. Savukārt verķa, jau saukta par vides objektu, jeb tehnikas līdzekļu sagatavošana eksponēšanai, un atkal pieturieties, jau ir izmaksājusi vairāk nekā 8 reizes dārgāk. 6657 eiro. Bet arī tas, protams, ir bijis tīrais sīkums. Zagļi ap šo objektu acīm redzami ir spietojuši dučiem un kāliem, kā teiktu grāmatā. Vispirms pats verķis tātad maksā 796 eiro, bet objekta vizuālā tēla koncepta izstrādāšana jau 3000 eiro. Kompozīcijas būvprojekta izstrāde jau ir 29691 eiro. Bet tās ir diezgan nožēlojamas kāpēciņas, jo seko jau nopietnās izmaksas. Laukuma izbūve un teritorijas labiekārtojums 48,539 eiro. Ārējā elektroapgāde verķim, kurš maksā 796 eiro. Ārējā elektroapgāde maksā 38,456 eiro. Ārējās elektronisko sakaru sistēmas
verķim, kurš vienkārši stāv uz postamenta, neko nedara, ir vraks un neko. Tātad šī verķa ārējās elektronisko sakaru sistēmas 37 392 eiro. Un visbeidzot, tāds sīkums kā vides objekta pamatnes izbūve un tehnikas līdzekļu uzstādīšana 47 307 eiro. Ak jā, vēl tur tādi pavisamnieki, kā autoru uzraudzības darbu izmaksas 1997 eiro un būvuzraudzības darbu izmaksas 1569 eiro. Un tātad šādi izskatās zādzība. Lai uzstādītu verķi par 796 eiro kopā no aizsardzības budžeta. No tā budžeta, kuru vajag tikai lielāku un lielāku, no kura būtu jāpērk bruņu vestes, ložmetēji, mīnas, viss kas, jo visi zin, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam. Tātad šajos apstākļos, lai uzstādītu nekam nevajadzīgu militārās korupcijas kompozīciju, verķi par 796 eiro, no aizsardzības budžeta ir iztērēti 215 404 eiro. Vienkāršas matemātiskas darbības veicot, droši vien sanāk, izdalīsim 215 000 ar 796, cik mums tur sanāk kādas 250 reižu lielākas izmaksas. Vai kaut viens no jums cer, ka tikai attiecībā uz šāda te vraka uzstādīšanu, kur tomēr ir skaidrs, ka tas būs visiem acu priekšā, un ka gan jau kāds pajautās, un ka tur visus gali ūdenī nebūs iespējami. Ja pat šādā situācijā tiek dažādā veidā izzakta summa, kas 250 reizes pārsniedz konkrēto verķi vai priekšmetu, tad kā jūs domājat, kādos apjomos notiek izzakšana aizsardzības resorā, bruņotajos spēkos un kantorītī ar saīsinājumu Vamoits? Ja tur visu iespējamo var paslēpt zem valsts noslēpuma statusa, un visus, kas par to interesējas, pasludināt par Kremļa un Krievijas spiegiem. Jūs jautāsiet, kā tas ir iespējams? Ļoti vienkārši. Vienotības vēzis amatā jau pārapstiprināja valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku, jo šādus noziegumus ir nepieciešams nepamanīt un piesekt. Tieši tāpat vienotības vēzis pašlaik gatavojas pārapstiprināt amatā Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Juris Tukānu. Jo arī šajā līmenī bez šādu noziegumu pret valsti, pret tautas nākotni, pret elementāru valsts drošību, arī šādā līmenī šādus noziegumus ir nepieciešams nepamanīt un piesekt. Jūs visu saprotat, vai ne?